Hei, hei, mans vārds ir Gonita Lakzīnas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 51. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Ierakstot 49. sēriju un rādot jums savus pirmsākumus, jeb nolasītās burtnīcas un kladītes, kurās bija mani pirmie stāsti, es atcerējos, ka man ir vēl viens sākums. Pirms es tiku pie īstām grāmatām, es tiku pie kaudzes ar šādu mazu grāmatiņu, kur mana mamma katru stāstu samaketēja, izprintēja, iesēja skaistos vāciņos, un man bija vesela kaudze grāmatiņas, kuras arī šad un tad devās pie lasītājiem šādā izskatā. Un tad, kad es biju tikusi pie šīs čupiņas, tad es tiku pie kopotajiem rakstiem, ja visi šie stāsti tika apkopot vienā krājumā. Tie bija 17 stāsti, kurus es tad arī kopā visus nosūtīju Latvijā latviski izdodošajām izdevniecībām kā pieteikumu grāmatai. Un kā jūs redzat, nosaukums Spēlītes tā arī palika manai pirmajai grāmatai stāstu krājumam, kas iznāca Lauku avīzes izdevniecībā. Paldies! Tiekamies atkal citreiz. Čau, čau!